brāļu priesterībā, pašvaldību vadītāji un darbinieki, deputāti, mācību spēku universitātē, dāmas un kungi, visi klātesošie ģimeņu pārstāvi. Man prieks šodien jūs sveikt šeit. Jāsaka, tomēr kuplā skaitā jūs pārspējāt manas cerības. Es domāju, ka tik nesanāk tā, ka mēs organizējam un atnāk tikai organizētāji. Bet es priecājos par jūsu interesi par šo jautājumu, jo tas jautājums ir tiešām ļoti, ļoti aktuāls. Un ļoti aktuāls ne tikai vienam kādam, kas ir sabiedrības daļai vienai, bet šis jautājums ir aktuāls absolūti visiem. Jo mēs visi esam kaut kādā veidā saistīti ar ģimeni. Kādam ir ģimene, kādam ir vīrs, sieva, viņi dzīvo ģimenē. Un viņiem ir arī prieki no šīs ģimenes, par ko ir prieks vispār dzirdēt un domāt. Un ir dažreiz arī ģimenēs kaut kādas problēmas un grūtības, kuras nākas risināt arī mums baznīcā, arī pie mums nāk cilvēki, kuri grib šīs problēmas risināt un lūdz kaut kādu palīdzību. Un es atkal un atkal visiem atkārtoju, ka baznīcā ir ne tikai iespēja salauzāt, bet ir kaut kādas iespējas arī turpmāk vadīt šīs ģimenes un palīdzēt šīm ģimenēm, palīdzēt arī viņu krīzes gadījumā. Mēs visi esam no ģimenes, un cik ļoti svarīga mums ir šī ģimene, mēs nevaram vienkārši šo jautājumu pārvērtēt. Ir ļoti bēdīgi, kad cilvēks izaug bez ģimenes. Viņš ir tāds kā kroplis, kociņš, kurš nav aprūpēts, kurš nav redzējis ģimenes siltuma un nav redzējis ģimenes šī skaistuma. Viņam nav no kurienes paņemt. Es gribētu uzslavēt atkal un atkal tos, kuri tiešām ir izauguši bez ģimenes, bet izauguši par krietniem cilvēkiem. Varbūt viņi ir mācījušies no šīs ģimenes bēdā un negrib paši to atkārtot un līdzīgi varbūt sagādāt līdzīgus apstākļus saviem bērniem, lai dots un slavu šiem cilvēkiem. Bet tomēr mēs gribam visu dzīvi pilnvērtīgi nodzīvot, visu dzīvi nodzīvot labi, nevis kaut kādu dzīves lielu periodu ir kā mocīties šīm dzīvēm. Un tad tā cilvēka dzīve ir no agras bērnības līdz pat kapam, un visu dzīvi mēs gribam dzīvot labi un laimīgi, un pēc tādas mēs augstam. Un tas šis laiks paiet ģimenē. Es zinu, ka šeit ir ne tikai ticīgie, varbūt arī neticīgie, ne tikai katoļi un nekatoļi, un par to ir prieks, un tāpēc negribu daudz izakcentēt šo teoloģisko lietu. Būs arī tā, no lektoriem jūs to dzirdēsiet, bet tie, kuriem tā varbūt ir sveša vai mazāk pieņemama, tad ieklausieties arī psihologu vārdos, kuri nu jau katram ir aktuāli un katram varbūt pamācoši. Nenesiet vienkārši tukšumu sirdī, lai šo vietu jūsu sirdīs aizpilda Dievs, aizpilda mīlestība vienkārši. Ģimene, bērni, laulātie un arī vecāki, audzinātāji. Tas ir brīnišķīgi, ka tā mēs novērtējam un vērtējam tos, kuri mūsu dēļ uztraucas vairāk nekā mēs varam iedomāties. Tā ir brīnišķīga lieta. Šo tukšumu sirdī var aizpildīt dažādi un varbūt arī neattiecīgi un nelietīgi. Un tad rodas šis aizpildījums ir tāds neattiecīgs un nes cilvēkam tikai bērns. Gribas novēlēt visiem klātesošajiem, un ne tikai klātesošajiem, visai Jelgavai Latvijai, galvenai pasaulē, visām ģimenēm, Dieva svētību, prieku un laimi ģimenēs.
un ieticiet tam, ka laimi ģimenē var sasniegt, ka ģimene ir Dieva iestādījums priekš tā, lai cilvēki būtu labi. Un tas ir iespējams. Nesakiet, ģimenē nekas nav labs iespējams. Tikai nesabojājiet viņu, un mums būs pašiem prieks.